Labdien! Vispirms es gribu pateikt lielu paldies par uzaicinājumu piedalīties diskusijā. Jāsaka, ka man arī tas bija tāds pārsteigums, jo es nejūtos ne ceļu, ne sabiedriskā transporta speciālists. Ja laikam jāsaka, ko es varētu pārstāvēt, tad es laikam varu paust vairāk tādu politisku viedokli. Atvainojos, ka tas nebūs racionāls un nebūs noteikti ļoti balstīts uz skaitļiem, jo es pieņemu, ka skaitļu un grafiku un statistikas šodien būs ļoti daudz, un īstenībā mēs jau daudz viņu arī zinām. Tad vispirms, droši vien, ka iemesli un cēloņi šai diskusijā Tāls Linkaits jau ļoti labi viņus pateica. Es arī izlasīju iepriekš ar visiem droši vien izsūtīto materiālu. Un, kā jau mēs nedaudz parunājām pirms sākuma, tas materiāls, protams, ir tāds provocējošs. Un ne tikai provocējošs tādā ziņā, ka ir virsraksts sarūkošā Latvija, bet tas arī mani vedināja uz pārdomām, ko mēs darām, kāpēc mēs darām un kādā situācijā šobrīd ir gan iedzīvotāji, gan arī pašvaldības, tās, kurām ir jāstrādā, jādzīvo šodien, tajās teritorijās, kāda faktiski ir visa Latvija, izņemot Pierīgu, kurās šis iedzīvotāju skaits samazinās. Un no vienas puses ir tā, ka, manuprāt, šādas diskusijas un skaļa saruna par to var iesēt mūsu apziņā tādu sajūtu, ka viss sašaurinās, brūks, samazinās un ka mūsos ir tāda nespēja un nevarēšana neko darīt. Un tas vedina uz jautājumu domāt, kāpēc tad mums vispār kaut ko darīt, ja mēs esam tik nevarīgi un nespējīgi un viss mums šeit samazinās. Un ir, protams, tam visam tā otra puse, cilvēki, iedzīvotāji, kas mums ir, un tie, kas ir šeit palikuši un kas dzīvo, un es pilnīgi to varu apliecināt, arī reģionos liela daļa, arī ceru, ka lielākā daļa, arī jaunie cilvēki, kuros tomēr tas, jāsaka, patriotisms vai mīlestība pret savu zemi vai lepnums ir viņos saglabājies un kuri vēlas šajā zemē dzīvot un kaut ko arī darīt, lai nākotnē te dzīvotu mūsu bērni un mazbērni un lai visi mēs gan atrastu darbvietas, gan arī šī dzīve būtu dzīves kvalitāte, kā bija tas lielais virsraksts diskusijai. Un droši vien, ka mēs nerunātu par to, ja mums būtu apdzīvotas pilnībā pilsētas, apdzīvot ciemi, pa ceļiem brauktu daudz sabiedriskā transporta, vieglo mašīnu un tā tālāk. Droši vien šīs tēmas mums šodien nebūtu, bet tā kā mēs redzam, tā kā mēs redzam, diemžēl, ka mums ir vietas, kur šobrīd vispār ir vietas, kur samazinās iedzīvotāju skaits un vienkārši brauc aizvien mazāk transporta un aizvien mazāk automašīnas, un ir vietas, kur jau pavisam paliek maz, un ir, kur ciemi paliek pilnībā tukši, tad droši vien tā ir tā problēma, par kuru mums šodien ir jārunā. Man no tāda pašvaldības viedokļa gribas uzdot jautājumu, ko tad darīt, un gribas sadzirdēt to. Es negribu šobrīd noņemt atbildību, jo pašvaldības jau, protams, jebkurā brīdī ir tas atbildīgais par iedzīvotājiem savā teritorijā, bet tomēr man gribētos dzirdēt tādu valdības skaidru atbildi vairākos jautājumos, lai mēs zinātu, ko rīkoties un kā strādāt tālāk. Es varbūt mēģināšu nosaukt dažus piemērus, ne tikai, kas ir saistīti ar ceļiem un sabiedrisko transportu, bet arī ļoti cieši saistīts jautājums ar skolām. Ja mēs runājam par ko es saprotu ar valdības atbildību, tad par cik tomēr tā politika, kas ir bijusi neatkarīgajā Latvijā 20 gadu garumā, kas patīk mums vai nē, bet novedusi ir pie tā, ka cilvēki brauc prom, dzimst kopumā mazāk, un diemžēl tas tā ir. Un tad, tā tomēr ir tāda kopējā valsts politika, un tad šajos apstākļos man gribētos, tad, lai arī būtu pateikts, kur ir tā robeža, līdz kuram mēs šo infrastruktūru uzturam, ceļus uzturam, ciemus uzturam, labojam ielas, un kurā brīdī mēs pasakam stop, tas vairs nav pietiekami, un mēs to nedaram. Un man ļoti gribētos, ka tas tiktu pateikts tādā konceptuālā līmenī no valdības puses. Piemēram, ja šis ciems tur ģenerē tik un tik nodokļos, ja tur ir tik un tik iedzīvotāji, ja tur ir cerības,
ka ieguldot tajā infrastruktūrā, viņš pēc gadiem, 5 vai 10 dzīvos. Tad mēs to zinām, un mēs tur ieguldam vai uzturam viņu kaut kādu brīdi. Ja mēs pasakām, diemžēl, tie nodokļi ir par maz, iedzīvotāju skaits ir tik zems, viņš turpina samazināties, mums nav cerības, tad tie cilvēki saprot, viņi tur pārdod mājas, to zina pašvaldība, pārceļās citur, vai viņiem tiek piedāvāts mobilitātes programmas, bet ir kaut kāda skaidra kritērija, līdz kuriem tad mēs šo infrastruktūru mēģinam tajā konkrētajā vietā uzturēt. Un šobrīd ir tā, ka viss ir tādā pašplūsmā, pašvaldības dara, cik viņi spēkos un vēl vairāk, lai visu to uzturētu. Arī valsts to cenšas darīt, bet tāds skaidrs atbildes uz to nav. Un kāpēc es pieminēju skolu? Es varu minēt vienu piemēru. Mums ir Basos skola, kurā šobrīd ir 27 bērni. Lai šo skolu varētu uzturēt, mēs esam izveidojuši kā filiāli. Mēs aizvedam no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm 20 bērnus no Kuldīgas, kuriem ir vajadzīgs, tad jau tur ir pie 50 bērniem, un tā skola tur dzīvo. Bet, ja būtu izglītības un zinātnes ministrijā noteikts mazāk par 50 bērniem, mazāk par 30 bērniem, attālums tāds un tāds, mēs nefinansējam pedagoga algas, nedodam mērķdotāciju, tas ir kritērijs. Tad ir diezgan skaidrs saprotams, ka šajā vietā tai dzīvot spēja, tai konkrētai skolai vai tam ciemam nav. Un uz šiem jautājumiem man gribētos atbildi. Un tas, tā kā es jau teicu, tas būtu tad skaidrs arī tiem iedzīvotājiem, un tad droši vien mums paliktu tādas teritorijas, kurās tad arī nekā nebūtu. Varbūt, ja tur kāds palikt dzīvot, būtu mobilais pārklājums ar iespēju piezvanīt uz 112, un pārējais arī būtu saņemams kaut kādos citos centros. Bet es pēc savas būtības tomēr esmu optimists, un es, neskatoties uz daudzajām problēmām, skatos kopumā tomēr ar tādu optimismu uz dzīvi Latvijā. Un tāpēc es mazliet gribu varbūt pieskarties arī, protams, tādām pozitīvām tendencēm, ko mēs darām un ko varam darīt. Šodien, tikai es teicu, iepazīstoties ar to materiālu, kas ir diskusijai, man tā iekšējā sajūta bija tāda, ka tagad ir vēlēšanās, lai pašvaldības vadītājs, vai tagad es arī reģionu vadītājs atnāk un pasaka, jā, ir tā, mums sarūk iedzīvotāji, domāsim racionāli, ko darīt, man arī nekas cits neatliek, jāpamēr galvu, jā, tas tā ir. Bet es to negribu darīt. Un no tāda emocionālā viedokļa es arī nevaru to darīt, jo ar tādu pieeju es neko nevarēšu attīstīt un izdarīt ne savā pilsētā, ne novadā, ne arī kopumā Kurzemes reģionā. Un tāpēc, bet neskatoties uz šo visu emocionālo sajūtu, protams, ka mums ir racionāli jādomā. Un, protams, kā arī Kuldīgā, man vieglāk runāt par Kuldīgas novadu, ne par visu Kurzemes šobrīd, protams, arī Kuldīgas novadā, ja mēs viņu tādos lielos vilcienos salīdzinām ar modeli, kā Latvijas valsts kopumā un kā viens novads, tad, protams, kā arī pašvaldība izvērtē, kur tad tos resursus ieguldīt. Un es domāju, tas jau nav nevienam jāpierāda, ka koncentrējot un kompakti attīstot to infrastruktūru centrā, viņa būs lētāka. Protams, ka tā dzīves vide iedzīvotājiem uzlabosies, ja tas tiks darīts kompakti, nevis tas tiks izmētāts pa daudzām vietām. Protams, ka nojaucot tās būvas, kuras varbūt ir liekas ārpusē vai neizmantots, tā vide mums kļūst apkārt kvalitatīvāka. Tas, kad mēs izvietojām apzināti centrā, nevis ārpusē, dažādas administratīvas iestādes, gan pašvaldība, gan valsts cenšamies ar mērķi, lai tas resurss koncentrējās, lai tā iedzīvotāja plūsma un tā vide tajā centrā sakārtojās. Un, protams, tāda darbība jau arī noveda pie tā, ka iedzīvotāji, lai arī kopējais skaits samazinās, parādās šīs pozitīvās tendences. Man grūti pateikt par visām vietām kopumā, bet tas, kad jaunas ģimenes ir vairākas pārcēlušās uz dzīvu Kuldīgā ar saviem bērniem un vēlas viņus tur audzināt. Protams, šādas pozitīvas tendences ir, un tas mūs kopumā priecē. Un droši vien, ka tā politika uz to, kad ir jāsakārto vispirms tas
centrs un jārada tur tā vide pievilcīga, manuprāt, ir pareiza. Tas pats arī attiecībā uz sabiedrisko transportu. Paldies Tālim Linkaitam, ka pieskārāties jautājumam par skolēnu autobusiem un sabiedrisko transportu. Mēs esam piegājuši arī, jāsaka, diezgan racionāli mūsu novadā. Nelaižam tur skolēnu autobusu, kur brauc sabiedriskais transports, bet tam būtu jānotiek visai Latvijā. Un īstenībā, manuprāt, tas būtu diezgan, vajadzētu to regulēt no droši vien satiksmes ministrijas puses un skaidri tad nodefinēt, līdz kurai robežai ir sabiedriskais transports un kurā mirklī tie ir skolēnu autobusi. Un atrisināt to problēmu, ja jau tas skolēnu autobus ir un citi transporti nav, tad, lai ar to var braukt arī skolotājs, lai tajā var iekāpt pensionārs. Ja reiz tas ir dārgi, tur nodrošināt sabiedrisko transportu, tad var to izdarīt ar citām metodēm. Protams, tas var būt gan taksometra dienests, gan mikroautobus un tā tālāk. Bet arī šeit būtu vajadzīga skaidra tā politika, tad līdz kuram brīdim, līdz kuram ciemam, līdz cik lielam iedzīvotāju skaitam mēs nodrošinām sabiedrisko transportu, mēs skaidri to pasakam, un tad tālāk jau mēs, savukārt kā pašvaldība, zināsim, kā organizēt to darbu tālāk novadā. Un tas pats attiecās arī uz ceļu infrastruktūru. Ja šodien ir diskusijas par to, ka novadiem varētu tikt nodoti daļa no reģionālajiem ceļiem un vietējiem, tad arī jautājums ir šāds, vai tā ir valsts nespēja viņus efektīvi apsaimniekot, dēļ naudas trūkuma vai dēļ kā, jo, kā jau mēs zinām, sabiedrisko transportu savukārt satiksmes ministrija pārņēma savā pārziņā. Mēs jau it kā, loģiski būtu, kā koncentrējot resursus un administrējot tos no vienas vietas, tam it kā vajadzētu būt efektīgi. Droši vien, ka nododot pašvaldībām, naudas kopējās masas nepieaugs. Un tad ir jautājums, labi, pašvaldības būtu varbūt iespējams ar mieru pārņemt, bet pasakiet tad skaidrus kritērijus, cik tālu jābūt šiem ceļiem sakārtotiem, kur ir tā robeža, kurus mēs uzskatām, jā, šeit ir racionāli to darīt, un kur ir tā robeža, kaut kāda kopēja kritērija, kur nav. Un tad pie šādiem nosacījumiem arī būtu šī diskusija vienkārši, droši vien, racionāli, kas vest pie kāda arī rezultāta. Tā, jā. Un vēl, ko es jums vēlos pateikt nobeigumā, lai beigtu uz tāds pozitīvāks nots, tas nav pierādīts ne ar kādiem pētījumiem, bet mums Kuldīgā arhitektu konferencēs ir bieži uzstājies Aleksandrs Rapaports, kas ir arhitekts pēc pamatizglītības, dzīvojis, strādājis Maskavā un arī Londonā, tagad apmeties uz dzīvu Mazirbē. Būtībā varētu teikt, ka viņš ir filozofs. Un es gribu ar tādu viņa domu arī nobeigt, ka, ja mēs paskatāmies tā uz Latviju kopumā, tad priekš dzīves Latvijā vide ir ļoti labvēlīga. Ir pietiekama ūdens, ir salīdzinoši tīrs gaiss, ir skaists ainavas, ir daudz mežu. Un tas viņa viedoklis ir tāds, ka tik skaista un dzīvei labvēlīga vide nevar palikt tukša. Un jautājums ir, kas šo tukšumu un sarūkošo iedzīvotāju skaitu samazinās. Un tā viņa versija ir, ka varbūt tas nebūs ar migrāciju, kā mums varbūt ir, ķīnieši vai korejieši vai vēl kāds, bet viņa versija ir tāda, ka šī vide ar laiku liksies aizvien pievilcīga Rietuma Eiropas valstu iedzīvotājiem, kur teritorija ir pārapdzīvota, kur viņa ir sabojāta ar dažādām būvēm, kur nav tā, ka tu vari ezera malā vai upes malā nopirkt māju un tev skatam pavarās skaista ainava, bet viņa ir ļoti līdzīga tam, varbūt, ko viņi kādreiz ir redzējuši vai vēlētos redzēt. Tā kā es ceru, ka Latvijas tomēr tā pievilcīgā dzīves vide attaicinās uz šejieni cilvēkus, gan turīgus, gan ar pietiekamu intelektu līmeni un kopumā uzlabos mūsu kopējo dzīves kvalitāti. Paldies! Vai ir kādi jautājumi pie
pateiktā. Jeb mēs varbūt tad uzreiz pārējām pie nākamā runātāja, jo tā tēma jau tā līgani pāriet pie tā, kas tad dzīvos Latvijas laukos. Un šeit, man liekas, viens no labākajiem ekspertiem ir Mārtiņš Cimermans, kurš ir lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs arī daudzus gadus un ilgstoši domājis par to, kā noturēt cilvēkus laukos. Ieslēgsies, jā. Paldies par iespēju runāt par tēmu, kas tiešām ir, neteikt, ka sāpīga, bet ļoti aktuāla. Un svarīgākais, man liekas, ka šī tēma ir tāda, kas varbūt nav risinām gada laikā, 5 gadu laikā, bet viņi atstāja ļoti nopietnu ietekmi. Lēmumi atstāja ļoti ilgtermiņā ietekmi uz to, kā cilvēki laukos reaģē uz mūsu, varbūt, politikas uzstādījumiem un pieņem lēmumus. Palikt šeit, dzīvot vai nē. Un pārsvarā tas skar jaunieši. Mums arī mūsu tēma pētījumi ir bijuši tieši par to, kā jaunieši nolemj palikt uz dzīvi laukos un kas ir tas, kas viņus satrauc, interesē un kāpēc viņi tā dara. Šādu prezentāciju slaidā rādīju šo saraušanos uz centru, migrāciju prom no lauku teritorijas, kas ir loģiski savā ziņā, tādā ziņā, kad padomu laika infrastruktūra, kolhozu nodarbinātība laukos, kas nodarbināja gandrīz pāri pa 30% cilvēks, bija pašsaprotama. Un šis periods 20 gadu pēc Latvijas neatkarības bija pilnīgi loģiski, ka tas tā notiksies. Ka cilvēki migrēs prom uz tām vietām, uz centriem, kur ir darbs. Sliktākais varbūt stāsts ir tas, ka ļoti liela daļa cilvēku aizbrauc prom no Latvijas. Un tas, ko mēs cīnījāmies par to, lai būtu atvērtais darba tirgus ar Vāciju, ar Angliju, Latvijai pašai arī beigās iegriez, jo ļoti daudz darbspējīgu un kvalificētu cilvēku aizbrauc no Latvijas. Un, piemēram, ko mūsu prezentācijā redzēja, ka viena šāda cilvēka aizbraukšana izmaksā tai teritorijai 100,000 lati. Tad rēķinot, ja Latvijas laukus ir pametuši apmēram 300,000 cilvēki, tad tie ir vairāki miljardi lati, kas ir zaudēti, ko varētu teritorija pelnīt, ja šie cilvēki tur strādātu. Un īstenībā šāda nauda neviens Eiropas fonds atpakaļ neatgūst šīs teritorijās, kas aiziet līdz ar cilvēku, jaunu darbspēju cilvēku. Latvija ļoti dažāda. Šie ir lauki, ja, tas, ko es rādu, tie ir lauki, un šie ir lauku novadi. Tāpēc arī teritorija, tas interpretācija par to, kas ir Latvijas lauki, kāda viņi ir ļoti sakropļoti un nevienādi, jo šis Salaspils, Stopiņa, Mārups, Alkrasta, mēs viņus joprojām uzskatām par laukiem, bet īstenībā tur no laukiem vairs nekas nav palicis. Tā izpratnē, ka lauki ir, kuru pamat nodarbinošanās ir lauksaimniecība, mežsaimniecība. Un iedzīvotāju blīvums jau tuvojās tādai urbānai teritorijai, ja, kaut gan no Eiropas priekšstatiem arī šis vēl ir tālu no tiem urbānajām centriem, cik daudz apdzīvotiem cilvēkiem būtu jādzīvo, lai mēs sauktu, ka tā ir pilsēta. Un ir arī otra galējība, kur mums jau Rucavā ir vietas, kur ir 4-5 cilvēkus kvadrātkilometru. Rādot šādus ciparus Austrijā, Francijā, viņi teica, es tiešām gribētu redzēt to vietu, kur man jāskrien pie kaimiņa 3 km. Ja, un vai tiešām tas ir Eiropā? Šādi tas izstāsta pēc kādām stepēm, bet tā ir Latvija. Un arī, varbūt mēs varam skatīties to pesimistiski, bet tas, ko Inga minēja, šī varētu būt mūsu viena no lielajām priekšrocībām bagātībām. Jo tad, kad redzas prezentācijas par to, kā izmainās klimats Eiropā, ka ir Spānija, kur vairs nevar dzīvot dēļ karstuma, ka ir Ķīna, kur 20 miljoni iedzīvotāji, kuriem nav dzeramā ūdens, viņi meklē vietas, un tas, kas jau Latvijā notiek reāli, meklē vietas, kur dzīvot, kvalitatīvi dzīvot. Un Latvija ir fantastiski laba vieta dzīvošanai. To arī parāda, ka Krievijas turisti arvien vairāk negrib braukt vairs Spāniju, bet uz Jūrmālu, jo šeit ir ļoti laba atpūta un ļoti labs klimats. Par jauniešiem, ko es minēju, kas tad ir tas, ko jaunieši, kādi galvenie pakalpojumi, kuri tad viņi gribētu, lai lauku teritorijās tiktu nodrošināti? Pirmais, protams, atpūta, tas saprotams viņiem, ja, viņu vecumā un ir vēlme, un pilnīgi saprotam, lai ir tusiņi, lai ir iespēja aizbraukt uz diskotēkām, un tas ir tas, kas pietrūkst reāli jauniešiem, sevišķi tie, kas dzīvo lauku teritorijās. Ja kādiem nav vecāki, kas var šo mobilitāti viņiem nodrošināt,
Tad ir, bet otrais, tāpēc arī ir sabiedriskais transports, jo pārsvarā viņi ir jauni, viņiem tiesības pašiem vēl nav. Viņi pārvietoties var labākā gadījumā ar divriteni, tālu neaizbrauks. Ja, un sabiedriskais transports ir tas, kas viņiem ir ļoti vajadzīgs. Un vēl vairāk tas ir arī vajadzīgs tādos gadījumos, kad ir šie pēcstundu pulciņi. Ja, ir dažādas aktivitātes, kas ir pieejami pilsētas bērniem, bet nav pieejami lauka bērniem. Kā tikt mājās, ja tur, teiksim, sporta pulciņš sākās 6 vakarā, kas ir tumsa, ja, un nav vairs autobusu. Un skaidrs, ka šie iespēja iet garām šiem bērniem. Ja, un tas ir ļoti slikti, un tas ir šie politikas uzstādījumi, kas ir svarīgi saprast, kas tad ar šiem notiksies un kādā veidā. Protams, interesanti bija, ka jaunieši arī interesē veselības aprūpi. Ja, tas jau ir vairāk, tā, domājot, šie bija jau 11 gadnieki, ja, ko mēs intervējām, ka viņi jau domā tālāk, ja, kas ir tās lietas, kas viņiem būtiski, tad, kad viņi veidos savas ģimenes laukos. Tas, kas ir skaidrs, kas varbūt man liekas, ko mēs Latvijā pamaz izprotam, pamaz runājam arī mūsu nacionāla attīstības plānā, ir resursu novērtējums, kas ir Latvijā vispār, ko mēs varam darīt, ko mēs varam pelnīt. Un gribam, negribam, joprojām eksporta vilcējspēks ir mežsaimniecība, pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība. Tie, kas pārdod ārpus Latvijas naudu, ražo, ir arī šī ceļu būve, kas ir no lauku teritorijām iegūtie resursi, šī izrakteņi, kas Latvijā ir, viņi nav tur varbūt nafta un zelts, bet ir daudz karjeru, kas nodrošina būvmateriālu ražošanu. Tā viss ir lauku teritorija pieejami resursi. Mēs nekur šo resursu nenovērtējam kā tādu, ka viņš spēj dot vairāk 4 reizes nekā pašlaik, ja to pārvērst naudā. Tas resurss, ko mēs spētu ražot naudu, to pašu Dāniju, Holandu, uz tās pašas teritorijas, ko mēs minējām, Latvija spēja saražot 4 reizes vairāk nekā pašlaik. Tas ir fantastisks resurss, ko mēs nekādos plānos pat tā īsti nenovērtējam, nesaprotam. Un tajā pašā laikā tikmēr Zviedru kompānijas veiksmīgi izpērk mežus ar skaidru redzējumu nākotnē. Kāpēc viņi to dara? Kāpēc tiek izpirkts lauksaimniecības zemes no ārzemju kompānijām Latvijā? Tāpēc, ka viņi skaidri zina, ka tas būs resurss. Pārtika uz 2050. gadu, ja pieaugs vēl par 1,5 miljārdu iedzīvotāju, viņa būs ļoti būtisks resurss. Pārtika būs vajadzīga un tas maksās. Pārtika varēs ražot tikai uz lauksaimniecības zemes. Un tas ir šīs darba vietas laukos, kāpēc viņi pamet šās teritorijas, nav jau tāpēc, ka tur nepatīk dzīvot pie ezeriņa vai meža maliņā. Ir tāpēc, ka nav darbs, nav naudas, ar ko dzīvot, un pārvācās uz tām vietām, kur ir darba vieta. Ja, un īpaši jaunieši, viņi seko darba vietām, viņi pieņem lēmumus, vecāki dod pēc iespējas labāku izglītību un pamet šīs teritorijas. Un kā bija tajā prezentācijā arī pa laukiem, kāpēc viņi brauc projām. Tas, kas notiksies, šie scenāriji, ko mēs esam zīmējuši lauku teritorijās var dzīvot tikai bagāti cilvēki. Sociālās problēmas no laukiem pārcelsies uz pilsētām, gribam mēs to negribam. Tādas nelabvēlīgās ģimenes, ko mēs bieži vien sakam, viņas laukos nevarēs dzīvot, viņas pārvāksies. Ja? Un laukos dzīvos, es teiktu, turīgi cilvēki, ka mašīna būs obligāti vajadzīga. Ja? Un tas tā notiek, izskatās, arī šis modelis veidosies. Ja? Protams, arī pašvaldību loma būs ļoti svarīga, bet tas scenārijs izskatās, ka Latvijā realizējās. Bet, protams, mēs varētu arī piedzīvot to scenāriju, ko Inga šeit minēja, kad bagāti cilvēki Anglijā, ka viņi vācās ārā no pilsētām, tas grib dzīvot lauku teritorijās, bet viņiem vajag labu infrastruktūru. Viņiem vajag, un tad iespējams, ka šī nauda, kas nāk ārā no pilsētas atpakaļ uz laukiem, kas prasa infrastruktūru, tur dažādas pakalpojumus, veikaliņas, kafejnīcas, kā ir Austrijā, piemēram, ja, kas notiek, kad teritorija attīstības stratēģija no pilsētas ārā uz laukiem, ir ļoti interesanti pieeja. Ļoti interesanti pieeja, kas varētu arī Latvijā, es domāju, mēs kaut kad jau par šos tuvākos 10 gados runāsim ļoti nopietni. Ja, kā arī tie secinājumi, kas no mūsu puses izrietējuši, ja, kad ir, nav citu veidu, ja kā elementārākās tās vajadzības ir vide. Infrastruktūras tieši lauku teritorijās, ja mēs gribam investīcijas, būtu kaut kas jādara, lai būtu interesanti investēt lauku teritorijā. Pašlaik jau nav atšķirība. Ja? Vai mēs Rīgā, vai kaut kur pie Bauskas, vai kur nodokļi tie paši, un vēl pa vidu iznāk sloks pa transportu. Jo jebkurš laucinieks, kurš pasūta sev kaut kāds materiāls no Rīgas vai no kāda rajona attīstības centra, viņš maksā par to. Kur jūs dzīvojat, cik kilometri, vairāk kā 10 kilometri no šīs vietas? Labi, jūs maksājat tik klāt. Ja? Kur vēl kaut ko? Tur jau transportiņš uzreiz ir tik klāt. Ja? Nav, jums jāved bērns uz skolu, vai gribiet uz pulciņiem, sēdieties savā mašīnā, brauciet, pērciet benzīnu. Vai kāds benzīna atlaids kaut kādu nodokļu? Nekas nav, tas pats viss.
Tas visu laiku tā pilina, ja, kad tu saproti, ka tā mašīna tev jāremontē ne jau tā, kā tu sestdien, svētdien tik izbrauc to mašīnu, bet pa tiem bezceļiem, kad tu pavasaros sevišķi brauc, tā mašīna tev ir kā, vairāk vajadzīga kā sals un sērkociņa. Tas, kas visur parādās, ja, komunikācija tīkla attīstība, galvenā prioritāte ir telekomunikācijas un ceļu komunikācijas, ko viss norāda savās vajadzībās, un pārējās ekonomiskās darbības būs tikai pēc tam. Ja. Tas šeit pareizi minēja šie valsts politiskie lēmumi, ja, tas, kas bija agrāk lauku ceļu fonds, labi, tur bija varbūt fantāzijas, ka tas varbūt tikai pēc 20 gadiem mums to ceļu sataisīs, bet cilvēki noticēja, ka būs iespēja, varbūt kaut kad tas ceļš tiks sataisīt. Ja, un viņiem bija cerība, ka tas tiešām ir, kad valsts pateica, mēs rūpēsimies par to, ka lauku ceļi tiks sakārtot. Ja, bet ja tas skaidrs zinām, tad mēs arī, jebkurš uzņēmējs, kas tādā teritorijā, viņš apmēram to uzstādījumu zina, tad viņš arī pieņems to lēmumu. Arī pēc 10 gadiem viņš zinās, ka tā infrastruktūra sakārtosies. Un sevišķi, ja tas ir par to resursu, ko es minēju, tai darba vietu radīšanai un ražošanai kā tādai, viņš jau būs, pašlaik tas man ļoti nepatīk, kad lauka attīstības fonds, kas ir viens no lielākajiem, kas ietekmē tieši lauka teritoriju, gan nodarbinātību, gan arī infrastruktūru, ir ierāvies sevī, saka, tā nauda, kas mums ir tie 60 miljonu ceļiem, tā būs tikai lauksaimniecības uzņēmuma pievadceļi. Mēs aizstāvam savu naudu lapā, jo mēs no valsts redzam, ka valsts neko nedos mums ceļiem. Tā pašā laikā valsts akcijas sabiedrība Valsts meži arī būvē savus ceļus. Ja, viņi pat paradoksāli, viņi paņem nomā no pašvaldībām ceļus, lai varētu sakārtot to pašvaldības ceļu, tagad skaitās viņu ceļš tanī brīdī, lai varētu izvest to resursu ārā. Ja. Tāds bišķiņ, tāds jocīga situācija. Ja. Man liekas, kas veidojās, kas ar ceļiem skaidrs, ka šis resursi, piena mašīnas, minerālu mēslu, graudu, meža izvešana, tā ir produkcija, ko mēs ražojam, ko varam ražot 3 reizes vairāk, viņi būs jāizved. Tā kā mēs nevaram uz ceļiem skatīties tikai, vai tur ir cilvēks, vai būs vai nebūs, bet arī tāpēc, ka tur būs jāražo, un valsts spēja ražot, un arvien vairāk spējas ražot šo produkciju, kas ir vajadzīga lauka teritorijām. Izglītība, protams, izglītība ir tas, kas ir tas, kas arī būs vajadzīgs laukiem, ne tikai, bet tas arī visai Latvijai būs ļoti svarīgs, jo tas, kas arī, man liekas, parādās, ka mēs Latvijā joprojām esam tādi, es salīdzinu, džungļos ir tādi putniņi, kas uztaisa skaistu ligzdu un tad mēģina ievilināt mātīti, kas iedies zelta oliņu iekšā. Un Latvija tāpat visu laiku stāsta, kaut kāds investors kaut kur jāatrod. Ja? Un ja tā mātīte neatnāk, tad augstās olas tur dēļ vispār. Ja? Tad kaut kā vairāk šī izglītības sistēmas sakārtošana, ko tagad mēs it kā esam sapratuši, ka viņi būs vajadzīgi, kad mēs paši spējam daudz ko izdarīt. Ja? Un tiešām jaunieši, kur mēs uztaisījām konkursus par jauniešu biznesa idejām, kas ir daudz, ir ļoti labi rezultāti, ļoti labas lietas. Eiropa jau ar bišķiņu mānās, jāsaka, kā ir. Mēs, vecā Eiropa un jaunā Eiropa, un bieži vien tur tāda politiska uzstādījuma, mēs tur gribam, lai tas notiek tā un tā, bet reāli, ja pastāst pašu Eiropu, šis ir Eiropas zinātnieku pētījuma rezultāts, tas nav mūsu izgudrots. Tur bija vesela grupa ekonomisti, kas sēdēja un plānoja Eiropā, un kad praktiski pēdējos 20 gadus ekonomiskā efektivitāte izaugsme laukos nenotiek, lauku teritorijās pašā Eiropā. Ja, tas nozīmē, ka šie 40 miljardi, kas ir milzīgais fonda naudas, kas tiek pumpēts lauku teritorijās, nedod to efektu. Tā ekonomiskā labklājība nepieaug, viņi joprojām ir liela atšķirība no pilsētas, un migrācija notiek, un novecošana notiek ļoti strauji, arī vecā Eiropā. Un tad arvien vairāk sāk uzdot jautājumu, ko mēs darām ar šiem 40 miljardiem Eiropas naudu, ko mēs it kā iepludinām lauku teritorijās, bet tajā pašā laikā puse nauda aiziet varbūt zemes īpašniekiem, puse aiziet starpniekiem, un beigās tas efekts nav. Un tas pats ar produktīviem dabas resursiem, ja tā saglabāšana arī, tas ir tas Eiropas, man liekas, pašiem, kur vajadzīga jauna diskusija par to, bet Eiropa arī iebrauc kaut kādās, teiksim, tādās diskusijās par zaļumošanu. Mēs gribam zaļāku Eiropu vēl visā, un tagad vajadzētu 30% no visām teritorijām atstāt atmatā. Latvijā ir miljonus hektāru, kas vispār netiek izmantot. Mums nav saprotams, kā vēl mums no tā 1 miljona, ko mēs knapi izmantojam, mums miljons ir neizmantots, un no tā, ko mēs izmantojam, 30% nekustināt vispār. Tas ir absurds priekš latviešu saimniekiem. Tāda Eiropas uzstādījuma ir kaut kur varbūt kādās citās teritorijās, nevis tanīs, kur mums zeme ir vēl būtu jāstrādā un jāstrādā. Un šis, man liekas, arī ir tas Eiropas, Latvijas problēma, sakni, kur parāda šīs atšķirības, kāpēc prom uz pilsētām.
reģionālās atšķirības ieņēmumu ziņā. Ja? 50% tā ir milzīga nauda. Ja algu saņem par 50% lielāku pilsētā un lauka teritorijās, tas ir milzīgs cipars. Ja? Neadekvāts īstenībā, kāpēc šīs teritorijās un ko darīt, tā atbilde mums ir jāmeklē. Jo kaut gan te vēl ir iekšā, ko es sākumā rādīju, tās lauku ciematus, kas ir ap Rīgu. Ja? Viņi īstenībā ir ļoti bagāti ciemati, viņi to statistiku padara pat labāk. Un īstenībā droši vien, ja mēs šos ciematus, kas ir ap Rīgu, paņemt ārā, tā situācija būtu vēl drūmāka ar šiem nodarbinātības un ieņēmumu ziņā uz lauku teritorijām. Tikai saprotu, tagad iespējams veidot nākotni, kurā mēs gribam dzīvot Latvijā. Un man liekas, tas ir tas, jo lauka teritorijas ir savā ziņā īstā Latvija. Ja, ka mēs paši, kā braukājam par Eiropu, vai tā ir Francija vai Austrija, mēs gribam redzēt īsto valsti, mēs izbraucam ārā no pilsētām. Un tad sajūt, kas ir tie cilvēki, kas tur dzīvo. Un varbūt arī tāds viens aicinājums, ko es tikko biju Austrijā, kas man likās ļoti interesanti. Tur arī visu laiku viņiem no augšas stāstīja pašvaldību vienu tādu vulkānu zemi, ko viņi visu laiku stāstīja, jums tur ir slikti, jums ir zemes iedzīvotāju blīvums, jums ir ekonomiska aktivitāte, bezdarbs švaki. Un to visu laiku no Vīnas viņiem stāstīja. Un viņiem piegriezās bišķi, un tad vietējie jauni zēni paņēma kaut kā uztaisīja jaunu stratēģiju pašvaldībai, un teiksim tā, pārņēma to strateģisko plānošanu savās rokās, un viņi teica, mēs izmetam no savas leksikas ārā visu pesimistisko. Mēs neesam nekādi nomali, mēs neesam nekādi mazāk labvēlīgais apvidus un tam līdzīgi. Un 12 gadu laikā viņi sasniedz fantastisks rezultāts tikai ar pozitīvu runāšanu un domāšanu. Ja, un tas varbūt arī tas Latvijā, kas mums pietrūkst, ja, ka mēs pa maz varbūt pozitīvi skatāmies to, kas mums ir, nespējam novērtēt un pa daudz varbūt kaisam tos pelnus uz galvas. Ja. Tā kā paldies par šo iespēju diskutēt, un es ceru, ka mēs novērtēsim šīs mūsu teritorijas, un mums tiešām ir izcila infrastruktūra, izcila vide. Un tās ceļu tīkls, viņš ir ļoti labs, ļoti maz attālumi. Tie 26 pilsētu centri, kas bija un kas ir, viņi ir perfekti. 20 pusstundas laikā sasniedzams vietas, ja, un, protams, novērtējot vēl to resursu, ko mēs varam ražot, ja, un kā mēs varam tikai kvalitatīvāk tos pakalpojumus sniegt. Tiešām tas Somijas piemērs bija ļoti labs, nevajag sūtīt milzīgu autobusu, kas ved 3 cilvēkus. Un šīs iespējas arī skolniekiem radīs cerību lauku cilvēkiem, un ir svarīgi viņiem pateikt, ka būs labi. Labi, paldies par iespēju runāt šī pie jums kalcienā. Paldies Mārtiņam. Es ceru, ka būs vēl iespēja viņam izteikties arī vēlāk. Komentāri? Būs, ja? Labi. Kamēr komentāri palēnam rodās, es gribētu dot vārdu ceļu speciālistam. Jānis Lange, arī nesen kļuvis par Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju, bet šajā nozarē strādā jau ilgstoši, un varbūt, ka viņam ir kāds priekšstats par to, vai pastāv sistēmiska politika ceļu infrastruktūrā, uzturēšanā un atjaunošanā Latvijā, un kas būtu darāms? Paldies. Man jāsaka tāpatās, ka iepriekšēji runātāji, paldies par doto iespēju uzstāties šādā interesantā diskusijā. Man patīk tā tēma, kas man arī pieteikt, valsts politika ceļu infrastruktūras jautājumā nākotnē ideālais un reālais. Un, manuprāt, šeit jāsaprot viena lieta, ka ceļi nerodas paši no sevis. Ceļus izbūvē viena paudze, uztur tos un nodod nākamajai paudzei. Un ja kādā brīdī ir pieņemts lēmums ietaupīt līdzekļus uz ceļu būvniecību un uzturēšanu, tad par to samaksā nākamās paudzes, ja par to samaksā mūsu bērni un mūsu bērnu bērni. Un šeit ir viens atslēgas jautājums, un šis atslēgas vārds pēc būtības ir ilgtspēja. Un tāpēc man patīk ilgtspējas definīcija kā tāda. Ilgtspēja ir attīstība, kas atbilst pašreizējām vajadzībām pēc ceļiem un neapdraud nākamā paudžu iespējas īstenot to vajadzības pēc kvalitīviem ceļiem. Un tad jautājums ir tāds, vai Latvijā ir ilgtspējīga autoceļu attīstības politika vai nav? Ja mēs atskatāmies uz iepriekšējiem 20 gadiem, tad mēs redzam, ka mēs katru gadu esam ietaupījuši uz ceļu rēķinu, un tas ir arī iemesls, kādēļ sasniegt šis lielais autoceļu laikā neveikto remontu darbu deficīts.
Un tad man ir jautājums varbūt arī auditorijai tādā diskusijas veidā, kā jūs domājat, vai Latvija var atļauties tādu ceļu tīklu, kāds šobrīd ir Latvijā? Es varbūt sākumā pateikšu, kāds ir raksturojums. Ja Latvija ir 64,000 kvadrātkilometru teritorija liela, tad kopējais ceļu kopgarums ir 73,000 kilometri. Jeb uz 1 kvadrātkilometru ceļu absolūtos skaitļos mums ir vairāk kā 1,1 kilometrs ceļu. Un šis viss ceļu tīklu daudzums ir jāuztur 2 miljoniem iedzīvotāju. Kā jums liekas, vai mēs to varam atļauties vai nevaram? Man patīk arī Linkaiša kungs minēja Dānijas piemēru, kur ir apmēram tikpat liels ceļu tīklu daudzums, bet iedzīvotāju skaits ir 2 reizes lielāks. Un jāatzīst, ka, ja mēs skatāmies uz šo vārdiņu ilgtspēju, tad mums ir 3 alternatīvas. Es varbūt pateikšu tā nedaudz ar humoru. Pirmā alternatīva, lai mēs varētu atļauties uzturēt šādu ceļu tīklu daudzumu, ir atrast jūrā naftu. Otrā ir emigrācija vai imigrācija. Un trešais variants ir izveidot ilgtspējīgu autoceļu finansēšanas modeli. Tāds, kāds tas ir lielākajā daļā pasaules valstu, Āfrikā, Ziemeļvalstīs, Amerikā, visā citā pasaulē, kur ir panākts tas, ka autoceļu lietotāji maksā par ceļu tīklu. Jeb kā to panākt, tas ir izveidot autoceļu fondu, kurā faktiski nonāk daļa no akcijas nodokļa un transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis. Ja mēs Latvijā rēķinām, ka, lai sasniegtu stāvokli, ka ceļu tīkls Latvijā ir ilgtspējīgs, mums katru gadu būtu jāatjauno apmēram 1100 km autoceļu. Tam būtu nepieciešama aptuveni 300 miljonu latu šī brīža cenās. Faktiskie ieņēmumi no tā, ko autoceļu lietotājs samaksā par akcijas nodokli un transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli, pārsniedz 350 miljonus latu. Ja mēs paskatāmies, kas notiek Lietuvā, Igaunijā, citās kaimiņu valstīs, tad pieņemsim, Lietuvā ir autoceļu fonds, kurā tiek novirzīti 55% no akcijas nodokļa. Igaunijā ir autoceļu fonds, kurā tiek novirzīti 75% no akcijas nodokļa. Citās valstīs arī konkrēti ir iezīmēti. Latvijā, diemžēl, tas ir politisks lēmums. Un varu saprast arī politiķis. Tajā brīdī, kad tas ir politisks lēmums, ja jums ir jāizvēlas, kam dot naudu? Izglītībai, kultūrai, drošībai, vai ir politiski lēmumi iedot ceļiem, kas nebļauj, kas var pagaidīt? Ko jūs izvēlēsieties? Un tādēļ mērķis ir panākt ilgtspējīgu autoceļu finansējumu sistēmu, kurš šis ikgadējais politiskais lēmums nav atkarīgs no politiķiem, bet ir izveidota sistēma. Tā ir arī atbilde, kāds būtu ideālais nākotnes redzējums. Realitātē, protams, es pateikšu skarbi, nākamais pavasaris būs pēdējos 20 gados pats sliktākais. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ceļu tīkla kopējais stāvoklis būs vissliktākais stāvoklis pēdējo 20 gadu laikā. Tajā pašā laikā finansējums, ja mēs skatāmies nākamgad, ir lielāks nekā 2013. gadā, bet tas neļaus sasniegt to punktu, kurš ir ilgtspējīgs. Mēs joprojām kopējais ceļu tīkla stāvoklis tomēr vēl pasliktinās. Ņemot vērā to, ka mums ir 973 tilti, no kuriem pusi ir sliktā stāvoklī, kur arī mēs gribam pilnīgi atklāti informēt sabiedrību par to, kādā tehniskajā stāvoklī viņi ir, un mēs netaisamies riskēt. Tikko kā parādīsies kādas problēmas, mēs pirmais, ko darīsim, liksim zīmes. Nākamais, ja būs nepieciešamība, sašaurināsim braukšanas joslas, un treškārt, ja būs apdraudēta sabiedrības transporta kustība, tad mēs vienkārši šo tiltu slēgsim. Varbūt tajā brīdī parādīsies pieprasījums pēc labiem ceļiem. Tas varbūt tās mans komentārs par to, kas tika iepriekš teikts, par to, ka, cik ilgi mēs varēsim uzturēt ceļus un līdz kādam stāvoklim, un kad vai vietējie ceļi tiks nodot pašvaldībām, tad jāatzīst tā, ka šī diskusija ir aktuāla. Un es arī piekrītu tam, ka vietējos ceļus varētu nodot arī vietējām pašvaldībām, jo vietējās pašvaldības tiešām vislabāk zina, kurš uzņēmums vai kurš investors plāno nākt konkrētā teritorijā vai kas ir paredzēts konkrētā vietā. Un pašiem, protams, būtu interesantāk konkrēto ceļu tādā veidā attīstīt, lai piesaistītu investīcijas vai ekonomisku attīstību. Tā pašā laikā pašvaldības nav interesētas pārņemt ceļus, ja tam nenāk līdz finansējuma avots. Ja finansējuma avots, kas šobrīd ir pašvaldībām, nemainās pašvaldību autoceļiem, tad kur ir interesi? Tad viņiem palielinās ceļu tīkls, bet finansējums nemainās. Līdz to iespēju sakārtot ceļus samazinās. Tādēļ pašvaldībām un valstī būtu interesi kopumā sakārtot šo finansēšanas modeli, lai šis finansēšanas modelis ir ar augšupējošu tendenci, un tikai tajā brīdī var runāt arī par vietējo ceļu nodošanu pašvaldībām.
Paldies, tas varbūt tāds īsumā komentārs, ja kādi jautājumi esmu gatavs atbildēt. Paldies. Jā, paldies par komentāru un jautājums par to, ko mēs varam atļauties un ko mēs nevaram. Līdz ar to ir aktuāls. Jā, lūdzu, tur. Annas Kulbečovs, Latvijas teritoriālā plānotāju asociācijas valsts priekšsēdētājs. Papildinot Langas kunga teikto un daļai atbildot uz Bērziņas kundzes jautājumu saistībā ar to, ko tad mēs varam darīt ar plānošanas dokumentiem, ja Bērziņas kundze pieminēja iespēju, ka 5-10 gadu perspektīva varbūt jāraugās. Šeit tomēr pareizāk, manuprāt, tad atzīmē Langas kungs par to, kādā perspektīvā mums jāraugās, ja runājam par infrastruktūru, par ceļiem kā tādiem. Tur ir ļoti labs šis Nīderlandes piemērs. Un te primāra atbildība ir teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem, saprast šo dažādo dokumentu nozīmi. Un Nīderlandē jau valsts līmenī strateģiskajā plānošanas dokumentā ir minēti šie 3 līmeņi, kuros ir jāveic plānošana. Tas ir šis dabas pamatnes, jeb fiziskās telpas līmenis, 100-500 gadu perspektīva, ar kuru vajag rēķināties. Nākamais viņiem saucas tas tīkli, varētu runāt, tā būtu šī ceļu infrastruktūra, apakšzemes komunikācijas lielās, šī perspektīva ir 50-100 gadi. Un tad, kas ir mazāk par šiem 50 gadiem, viņi raksta aptuveni 25, ir tas, kas ir nodarbošanās, ikdienas vajadzības, viss cits, kas varbūt mums rūp arvien vairāk. Tā kā vienkārši mēs nedrīkstam, redzot, kad ir slikta situācija, tagad neko nedarīt ar ceļiem vai viegliprātīgi atteikties no kaut kā. Šai perspektīvēm redzējumam jābūt lielākam, un tur tāpēc ir arī šī plānotāju atbildība saprast, ka attīstības programmā mēs izsinām vienas lietas, kā varbūt kaut ko organizācijas struktūru mainīt, tieši pārvaldību, kamēr teritorijas plānojumos un stratēģijās mums jābūt šim skatu perspektīvai, kas pārsniedz 12 gadus, kas ir noteikti kā minimums normatīvajos aktos. Lūdzu, vēl komentāri. Mēs pirms diskusijas arī patiesībā pieskārāmies jautājumam par finansējumu, un šeit Jurim Uzoliņam, mūsu kuratoram un enerģētikas ekspertam arī ir savs skatījums uz to, kāds ir pieejamais finansējums un ko tur varētu darīt. Vai es varu palūgt tos prezentāciju? Jā, tā sanācis ir, ka tā ir mana maizes darbs vai tā tēma. Jo akcijas nodoklis pēc Eiropas statistikas un pēc filozofijas viedokļa ir enerģijas nodoklis, un viņš ir visās statistikās. Un es tagad nepieskaršos, kā viņš vispār ir radies un kāpēc, un visas motivācijas, kas ir neatļauj mums laiks to darīt. Un arī ļoti atceros, cik šausmīgi Latvijas politiķi cīnījās, ka mums nevajag atļauties akcijas nodokļu izlīdzināšanu Eiropas valstīs. Bet gribot, negribot, mēs tomēr nonākam pie šīs pašas tēmas atpakaļ, un Langas kungs jau skaitļus nosauc. Es mēģinu apskatīsimies, vai viņi būs kaut cik tuvu to, ko es rādīšu. Neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu ceļu struktūra, kāda ir transporta sistēmas struktūra, degviela tiek patērēta, un, kā mēs redzam, mēs braucam un tērējam. Atkal ar tendenci pieaugt. Man ir pazudis 13. gads, bet pēc visām prognozēm degvielas patēriņš būs lielāks arī 13. gadā nekā jau kā 12. gadā. Protams, mainās viņa struktūra, dīzeļa un benzīna attiecības, bet un neatkarīgi no tā, es paņēmu faktiski šī gada, šis avots ir valsts ieņēmuma dienests akcijas preču pārvalde un degvielas tirgotāju asociācija. Jau jaunajās naudas vienībās. Šī ir tā lieta, ko mēs atstājām valsts koferos, brauktam pa sliktiem ceļiem ar neekonomiskām mašīnām, jo sliktāk ceļi, jo vairāk patēriņu, jo vairāk naudas valsts koferos. Jo vairāk mēs braucam, jo arī vairāk naudas. Es nezinu, vai ir kaut kas līdzīgs jūsu skaitlim? Diezgan, jā. No kā tas rodās? Visi mēs maksājam Eiropas Savienībā akcijas nodokli, vai viņi sauc, šeit viņš tā arī ir nosaukts. Šis ir benzīns. Mūsu kategorijā 95. 98. Un, kā redziet, ir dažādi nodokļi. Es izvēlējos tikai
noteikts valsts, lai būtu kaut kāda interese salīdzināt. Un, protams, ir interesanti, kad ir ļoti augsti nodokļi. Mēs redzam Somiju, kurai arī nav mazākas problēmas ar ļoti tātad izkliedētu iedzīvotāju izvietojumu. Bet, piemēram, jaunākā un pēdējā Eiropas Savienības valsts Horvātija pret Latviju ievērojami atšķirās. Kā tur ir vispār ar ceļiem Horvātijā, tie, kas brauc atpūst? Tas nav slikti, vai ne? Interesanti Slovākija, kurai jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā bija fantastiska ceļa būvniecība. Un nav arī brīnums, kādēļ tas uzrāviens viņai bija, kādēļ pasaules auto būvs giganti pārvietojās uz Slovākiju. Tā kā tieši kurš mums runāja par to, ka ceļi ir tie, kas pievilina. Līdzīgi ir ar dīzeli, un arī šeit vēl uzkrītošāk ir atkal Horvātija un Slovākija. Tātad braucam, tērējam. Kas ir šajā gada budžetā ieņēmumos? Tā ir tā tēma par akcijas nodokli. Tur, protams, ar dzeram un maksājam, pīpējam un maksājam, ārstējam pēc tam par to naudu dilēriju un plaušvēzi un tā tālāk. Ir arī Langas kungs pieminētie pārējie maksājumi, un, protams, es tikai gribu pieskārties, es katrā ziņā nebūtu ceļa fonda aizstāvs šī brīdī. Tad, kad ir grūtības ar valsts finansēm, nav nemaz tik slikti, ka viņas centralizēti tiek vadīts, bet pareizi būtu tas, kad būtu iezīmējums. Un pats svarīgākais, tie, kas lieto ceļus un maksā, viņiem ir jābūt sajūtai, ka par viņu naudu viņi saņem kaut ko pretīm. Ja jau reiz ir valdības krīze, tā teikt, es nerunāju par krišanu, bet par portfeli, ir visā visumā ar to mēs esam tikuši galā, tad krīze pilnā sparā plosās makos un uzņēmējdarbībā. Ar visām tām nepatīkamām parādībām, kā sarukšanu un darba spēku kvalitatīvu trūkumu ar pārējām lietām. Un, ja mēs runājam par ilgspējīgu transportu, tad, protams, šeit ir ideāls risinājums. Maisiņš ar sienu bagažniekā, riepās gaiss, un vienīgā problēma varētu būt ar dažādām tehniskām inspekcijām, kā iziet tehniskās pārbaudas. Bet pretējā gadījumā, un ūdens no dīķīs šajā gadījumā. Tātad, protams, nevajadzētu tik tālu nonākt, bet tieši tā, lai mums nebūtu tāda sajūta, ka par ceļiem un par to, ko mēs esam atstājuši, maksājam, acīm redzot šai sistēmai, viņu vajadzētu pārdomāt un vēlreiz atgriezties pie paša uzņēmuma, paša nodokļa jēgas. Paldies! Jā, tas droši vien bija ļoti labs arī stimuls mums padomāt par šiem jautājumiem, lai mēs nenonāktu līdz šādiem ilgtspējīgiem risinājumiem. Un vēl joprojām tad atgriežamies pie jautājuma, ko mēs varam un kā mēs varam atļauties un kā labāk šo sistēmu veidot. Un domājot, teiksim, par finansējumu, vai tomēr nav tā, ka tas nodokļu sloks Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un jautājums, vai mēs vēlamies mazu valdību vai lielu valdību, vai cik daudz līdzekļus mēs vēlamies pārdalīt. Un ja mēs veidojam kādu fondu, vai mēs kādam citam kaut ko noņemam, un kuri būs tie laimīgie, kuri tiks apdalīti. Ja? Un tad tomēr jautājums, vai ir kaut kas racionāls, ko mēs varam izdarīt pie līdzinējās sistēmas, nemainot to pamatos, redzot arī uz priekšu, kādi mums ir nākamajā periodā gaidāmi, teiksim, Eiropas Savienības līdzekļi. Es saprotu, ka kohēzijas fonds tas varbūt ir TNT koridoriem un valsts nozīmes ceļiem, bet skatoties uz reģionāliem, vietējiem nozīmes ceļiem, ko mēs varam darīt labāk. Vai ir kādas atbildes uz šiem jautājumiem? Var gan tādas, gan tādas. Varbūt, kad arī neracionāli pārvēršas par racionāliem.
Zigmārs Brunavs, ceļbūvnieks pārstāvošs asociācijas Latvijas ceļu būvētājs izpildirektors. Tā mēģina sakopot, kā laikam pret visiem, mēģina sakopot kaut kādas piezīmes, kas ir šeit un praktiski būvniecībā iesaistītas organizācijas pārstāvjiem esot ļoti daudz un kopš ceturtdienas pārdomājot pie sevīm, kas notiek, kas nenotiek šeit valstī kopumā un kā mēs daramies. Un tikko tā pasērfojot vienu Stenzenieku asprātīgo izteicienu, izlasīju skrūve sagrāva valsti. Mēs katrs esam kaut kāda skrūve, kura kaut ko ir spējusi noturēt vai nav spējusi noturēt. Esam veikuši savu funkciju vai neesam, vai esam ļaujuši savām mītnēm arī nodilt. Un tajā ziņā es domāju, ko es savā izpildirektora amatā esmu spējis izdarīt vai es neesmu spējis izdarīt. Un viena lieta pati būtiskākā, un man svēta pārliecība par to ir, ka ceļu jomā mēs kā organizācija tomēr neesam spējuši apelēt pie valdības, pie partijām, velkot visus deputātus un tā tālāk uz ceļiem un rādot to stāvokli un situāciju. Visa veida statistikas, visa veida medijos, preskonferencēs tā tālāk liekot. Pie šī prognozējumā ilgtermiņa noapelēt valdību mēs neesam spējuši. Visu cieņu Dombrovskim ar visu to, ko viņš ir darījis kopā ar valdību, šajā ziņā kaut kas mums par ilgtermiņu domāšanu nav noticies, un es ceru, ka šis tiešām varētu būt kaut kāds lūzuma punkts. Mēs dzīvojam valstī, kā viens ceļu būvnieks teica, mēs dzīvojam tik lielā valstī, ka es nopērku kafijas Tatoilā, Alūksnē, bet šurāt man gribās Liepājā. Tik lielā valstiņā mēs dzīvojam. Mēs to visu to tīklu nespējam tagad kaut kā tā kā savā kopā. Un kāpēc? Tāpēc, ka neviens neļauj Jānim Langam domāt ilgtermiņā par tām tehnoloģijām, ko un kā viņš varētu darīt. Kuru tīklu tā tālāk varētu domāt, tālāk diskutēt, pašvaldībām nodot tam līdzīgi. Jo tikai no gada uz gadu mēs skatāmies budžetu. Skatīsimies, vai, ja valsts budžets nerunās savādāk, tad mēs varbūt mēģināsim atvēlēt uz tiem ceļiem tās naudas, kas ir paredzēts autoceļu likumā ierakstīts 80% no akcijas nodokļa. Nekad tas nav bijis. Likumu valdība nekad nav pildījusi. Pielikus klāt piebildi, ja valsts budžeta likums nenoteiks savādāk. Un šo piebildi neviens politiķis nav gribējis ņemt nost. Pretējais piemērs Igaunija 75% no akcijas nodokļa. Tikai kā indikatīvs rādītājs par to, kā kopumā tas pierādziņš veidojas no Eiropas naudas un no mūsu pašu budžeta, no šīm pašajām akcijas naudām saliktais. Ja? Un tagad, ja ir caurkritiens, es no paša Jāņa dzirdēju, tad man neļauj samelot, kad viņiem arī starp Eiropas naudas periodiem kaut kāds 20 latu mīnus draud nākošā gadā caurkritiens. Kur valdības vīri teica, mēs atradīsim veidu, kā piesaistīt tās finanses un izpildīt šo 75% akcijas nodokļa. To, kas likumā rakstīts, indikatīvo rādītāju. Mūsu politiķi naudu ir gribējuši dalīt no gada uz gada. Un te mēs sākam. No tās vietas mēs sākam. Tā ir mana svēta pārliecība. Un tad par tiem racionāliem vai neracionālajiem es izteikšu savu neracionālo piedāvājumu, kas ir, tur bija slaids par mobilitāti, kur visvieglāk var tikt līdz darbvietām un kur visgrūtāk var tikt līdz darbvietām. Tad tajā vietā, kur visgrūtāk var tikt līdz darbvietām, varbūt ieliekam punktu un pasakam, ka tur būs jaunā galvaspilsēta. Kāpēc Kazahijā kaut kādā tūkstnesī Astanā ielikt pilsētu? Tas tā varbūt jokam, bet varbūt aizdomāties nopietni. Paldies! Jā, labdien, Pēters Vilks, Pārsvaru koordinācijas centrs. Faktiski šis diskusiju cikls ir par dzīves kvalitāti Latvijā, un godīgi ceļi jau ir tikai viens no publiskajiem pakalpojumiem, kas noteiks, vai cilvēki dzīvos vai neapdzīvos Latviju vienmērīgi, vai cilvēki paliks laukos, bet
ir vēl virkni citu publisko pakalpojumu, veselība, izglītība, kultūra, atpūta, visi pakalpojumi, ko faktiski jāfinansē no publiskiem resursiem. Un tā diskusija mums, manuprāt, tikko pēc pēdējiem 2 runātiem aiziet nedaudz citā virzienā, un tāls faktiski sākumā uzstādīja jautājumu, un tas ir diskusijas, tas galvenais jautājums transporta sistēmas sarūkošā Latvijā. Mums ir jāapzinās un jāskatās tai patiesībai, diemžēl skarbē patiesībai acīs, kad ir sarūkošais iedzīvotāju skaits, un tas diskusijas, acīm redzot, iznākums būs pozitīvs, ja mēs redzēsim, kāda ir tiešām risinājuma, vai risinājums ir uzturēt, piemēram, to pašu esošo ceļu infrastruktūru, kāda viņi ir. Ir labs piemērs, protams, salīdzināt ar Dāniju. Jā, Dānijā nodokļi veido vairāk kā 50% no iekšzemes koprodukta. Latvijā nodokļi veido 28% no iekšzemes koprodukta. Respektīvi, sabiedrība ir gatava faktiski solidaritātei, reģionālai solidaritātei, kad Rīgas reģions, uz kurien pārvietojās ievērojams vairums ar cilvēkiem, iedzīvotāji, kad Rīgas reģions finansē, tā skaitā ceļu infrastruktūru laukos. Tā ir faktiski nodokļu pārdala, kas ir pašos pamatos publiskajiem pakalpojumiem. Ar 28% budžeta ienākumiem no iekšzemes koproduktu noteikti mēs nevarēsim pilnā mērā finansēt tos publiskos pakalpojumus. Un tāpēc, manuprāt, svarīgāk ir mēģināt tiešām meklēt tādus risinājumus. Tie iespējams ir tiešām mikro līmeņa risinājumi, ko darīt. Bērziņas kundze sākumā, viņa diemžēl aizgāja projām, viņa minēja piemērus, kas varbūt politiķiem būtu jādara. Jā, tiešām jautājums, vai politiķiem varētu būt drosmi pateikt, kad ir vietas, kuras perspektīva nebūs apdzīvotas, kurās netiks sniegt publiskie pakalpojumi, vismaz jāsalīmeņo ir un skaidri jāzina, kāda līmeņa pakalpojumi kādā vietā tiks sniegts. Nedaudz ir iet jau tādā virzienā, pasakot, ka teiksim, būs šī telpiskā apdzīvojuma struktūra, kāda viņi izskatīsies arī ilgtermiņā plānojot, ka būs šie reģionālie un nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri, kur koncentrēsies šī ekonomiskā aktivitāte. Un uz to balstoties, acīm redzot, arī tā ceļu infrastruktūra būtu, pamata infrastruktūra jāveido. Bet tas principiālais jautājums, ar lielu naudu, protams, var daudz ko atrisināt, bet es nezinu, vai sabiedrība būtu Latvijā laimīga, ja 2030. gadā būtu pamests ciems, uz kuru būtu nosfaltēts teicams ceļš. Tas noteikti nav risinājums. Un tāpēc es atceros, daudzus gadus atpakaļ man uz galda stāvēja kartes, 2. Viena karte, kur bija aprakstīts ceļu lietošanas intensitāte, un otra karte, kurā ceļi, kurus mēs asfaltējam. Un, diemžēl, tie dati bija diezgan apgriezti pretēji, ja? Ka mēs faktiski asfaltējām un remontējām tos ceļus, kuros nebija tā lielākā intensitāte. Paldies. Jā, te ir iespējas arī pakomentēt, un pēc tam došu vārdu jums. Es piekrītu. Turpmākajos 7 gados mēs esam izstrādājuši valsts autoceļu sakārtošanas programmu, kur ir valdībā pieņemta zināšanai un kur ir taisīta pēc modeļa 9+21. Pilsētas. To, ko jūs teicāt par to, ka par satiksmes intensitāti par iepriekšējo periodu, es piekrītu, jo agrāk bija līdz 2008. gadam bija tāda programma novada atbalsta programma lauku ceļu sakārtošanai, kur lēmumu varēja pieņemt vietējās pašvaldības, nevis valsts ceļi, nevis ministrija. Un līdz to balstoties uz šiem vietējo rajonu padomu lēmumiem, bija programma 12 miljonu latu gadā, tad tika pieņemt lēmumu, kur vietējās pašvaldības tiešām izlēma, uz kuru pusi, uz kuru vietu, neskatoties satiksmes intensitāti, varēja šo ceļu sakārtot. Tur bija komentārs. Stādieties priekšā. Kalniņš Aivars pagaidām vēl strādājuši pensionārs. Universitāte. Mūsu atbildība parasti netiek cilāta. Bet patreiz būtiskākais, kāpēc lūdzu mikrofonu, lai jūs visi zinātu, ka pa starpbrīdī izmantojat savus mobīlos. Man es patreiz paziņoju, valdības mehānisma nav. Ir Valdis Dombrovskis atkāpies un papildus vēl
Sudrabs kundze noģībus jaunu politiskā spēka veidošanā, sapulcēm. Tāda ir patreizajā situācija. Un tāpēc es nezināju, ka man jāgriežās pie Mārtiņa. Mārtiņ, jūs dzirdiet mani, jā? Briesmīgākā lieta, ko jūs pieminējāt, ir elementāra ekonomiskā analīze. Viss, ko es dzirdu par elementāru ekonomisko analīzi, ir mūsu nelaimju visdziļākais pamats. Ceļi var būt rentabli, tādēļ, ka Latvijā ir zeme, kura ir pamesta, atstāt novārtā, jūs nosaucāt, 1 000 000 hektāri. Jā? Es neesmu atrādis to cilvēku, kas ņemtu vērā, kad ir pieredze, ka zeme var būt tas resurss, kurš var konkurēt, es nezinu, ar naftu droši vien, ja? Ja šo zemi mīl, ja viņu kopj, un ja ņem vērā to, kas jau ir atrasts, proti, ja ekonomiskā efektivitāte nav augstākais kritērijs, bet strateģiskā efektivitāte. Un tad, piemēram, graudkopībā tas nozīmē nākamā gada, nevis šogad augstāku, labāku ražu, bet nākamā gadā auglīgāku augsni. Un viss jums būs. Un tas ir panākams ar ļoti būtisku izmaksu samazinājumu. Nevediet prom no lauka, nedariet tā kā Austrijā, kur salmus dedzina un tā apkurina lauku teritorijas 16 apsildāmas, nezinu, objektus, kuri izkliedēti un kur paši pakalpojumu saņēmēji samaksā, investē ne vairāk kā 5%. Pārējais ir federālais, vietējais, Eiropas fondi, jo tās skaitās mazattīstītas teritorijas. Ja mēs ņemsim vērā to, ka lielās platībās, jau tepatās, Pleskavā pat, netiek karts, netiek lauksaimniecības attīstības fonds tērēts priekš tam, lai iegādātu, es teikšu tādus nepieklājīgus vārdus kā mākslīgos mēslus un indes, kas viss, protams, saucās agroķīmija skaistos vārdos. Un tad vēl izrādīsies, ka diez vai ar Eiropā ražoto lauksaimniecības tehniku var rentabli saimniekot, ja nav subsīdijas. Tā ir tikai samaksa par dārgām iekārtām. Es atvainojos par garu teicamo. Paldies par jūsu viedokli. Šeit vēl bija viens komentārs. Viesturs Kalniņš. Man tā kā mazliet sarūktināja Bērziņas kundzes tie uzstādījumi, jo viņi jau var tā kā tomēr tā politiķi, un viņi gaidīja kaut kādus politiskos uzstādījumus, kur pretī, manuprāt, tā kā prasītos tā kā tāda, apgriezta rīcība, ka Bērziņas kundze varētu pateikt, ka ja mūsu tur reģionā vai pašvaldībā iedzīvotāju tur skaits vai koncentrācija palielināsies par tik, tad mēs varēsim jums kultūru nodrošināt, sabiedrisko transportu un šos te, ko viņi gribēja redzēt, šos te, teiksim, atzīmes līmeņš, es nemāku pareizi izteikties, ja? Jūs saprotat par kritērijus. Jā, kritērijus, ja? Tad jau definētu, teiksim, no tās, kādā veidā būs pieejami šie te pakalpojumi, kā viņas varēs paplašināt. Ja? Tā vietā viņi tā kā gaida, lai kāds pasaka viņai priekšā. Un tas, manuprāt, liekas tā, kaut kas nav īsti pareizi. Un analogi ir arī, teiksim, attiecībā uz ceļiem, man liekas tā dīvaini. Mēs tagad sakam, mums vajag tik finansējumu, tik un tik, pieņemam to sliktāko scenāriju. Nauda ir tik, cik ir, un tad mēs stājamies rindiņā un sakam, es par šo te naudiņu personīgi, nevis tur kaut kāda abstrakta skrūvītas atbildība, bet Viesturs Kalniņš vai Jānis Bērziņš, esmu gatavs veicot tādus un tādus pasākumus, nodrošināt to un to un to, un tad
būs labāka sacensība par šo te esošo pieejamo resursu izmantošanu. Lai mēs nenonākam konkrētā ceļā, ja, kur es varu minēt, man tā kā tuvāks Mārupas novads, kurš te tā kā pieminēts, ir tāds valsts autoceļš P132, ļoti sliktā stāvoklī, droši vien pats sliktākais Rīgas reģionā valstī, bet viņš redziet plānos un projektos, viņš ir iezīmēts kā baigā maģistrāle, kurā abās pusēs jābūt lēngaitas joslām. Un tagad privātie cilvēki, investori, kur grib kaut ko tur attīstīt, būvē divus paralēlus privātus ceļus par tiem pašiem resursiem un skatās, kā valsts autoceļš par vidu šiem te diviem autoceļiem brūk kopā. Tad kā mēs varam runāt par racionālu resursu izmantošanu? Un te varbūt ir tā atslēga. Igaunijā ceļu kopgarums ir vēl sliktāks attiecībā pret iedzīvotāju, bet ceļu stāvoklis nenoliedzami labāks. Acīm redzot, atslēga bija kādreiz tā teiktā, ka viņi visu dara divreiz lētāk. Nu, es protams, ļoti tā abstrakt. Un tas ir tas jautājums arī par šo te, teiksim, kā mēs varam tās smukos tos definējumus par ilgspējību un vēl kaut ko tam līdzīgi. Tas ir tas jautājums par tiem resursiem, par šo te migrāciju un par to integrāciju. Un tas ir tāds ļoti interesants teiksim, piemērs, piemēram, Nils Ušakovs, ko mēs tā kā negribam apspriest, viņa šīs te biļetes. Ja? Bet kas tad ir tas piedāvājums? Tas ir aptuveni tas, ko es piedāvāju Bērziņas kundzei. Mūsu laiku, ka mēs tomēr koncentrējamies uz to. Bet idejiski, tātad viņš piesolot šīs te biļetes, jā, viņam jau ir izdomāta ekonomiskā schēma, tātad deklarēties cilvēki, tātad pārdalās šie te ienākumi, kur var finansēt. Tas ir tas pats modelis, jā. Viņš jau to realizē, jā. Un vēl piebilstot par šo te Mārupu kā lauku teritoriju, tā jau arī ir tā vīzija, kur šie te bagātie rīdzinieki, kur darba vietas ir Rīgā, kur ir aizbēguši uz laukiem. Bet viņi arī ir lielā mērā balstījušies uz ilūzijām, ja, jo Mārupa lielā daļā no skaistiem laukiem, no meža ieloka ir pārvērtusies pa pilsētu, ja, kur manā skatījumā no pilsētu būvniecības tā viedokļa. Nu, tas ir tāds žurku skrējiens. Ja, mēs tiecamies pēc kaut kā labāka, bet nonākam turpatās. Ja, tāds riņķi. Jā, paldies, jūsu viedoklis ir skaidrs. Mums, diemžēl, ir jāiet, kā televīzijā teikt, reklāmas pauzē, mums jāiet kafijas pauzē. 1 minūte varbūt vēl vienīgi komentāram. Ja? Jā, Langs kungs un arī Mārtiņš, burtiski 1 minūte. Šis tiešām ļoti ātri attiecībā par Mārupas ceļu. Man jāsaka tā, ka līgums ir noslēgts un nākamajā gadā tiks uzsākt šī ceļa sakārtošana. Bet tas, ko jūs teicāt par paralēlo ceļu, tas ir elementārs satiksmes drošības plānošanas pasākums. Uz augstas intensitātes ceļiem jābūt pēc iespējas mazāk pieslēgumiem. Mēs runājam par pilsētu un ārpilsētu. Varbūt konkrēto ceļu varat apspriest arī kafijas pauzē. Tas, ko jūs teicāt par Igauniju, es piekrītu. Igaunijā ir iedzīvotāju blīvums uz teritoriju mazāks nekā Latvijā. Tas nozīmē, ka sloks uz katru iedzīvotāju lielāks, lai uzturētu to ceļu stāvokli. Bet tai pašā laikā prioritāte, ja augstāks sabiedrības pieprasījums, Igaunija ir pēc ceļiem. Un vēl bez finansēm ne Igaunijā, ne Lietuvā, ne Latvijā nav iemācījušies ceļus būvēt. Tā ir arī man atbildes jūsu komentāru. Paldies. Jā, Mārtiņš. Ja, varbūt nedaudz kā minēja, racionāli risinājumi. Tas, kas mums parādās jau pagājušā gadā un vairākos citos, mēs maz novērtējām privāto publisko partnerību. Ir vietas, kur uzņēmēji paši taisa valsts ceļus īstenībā, jo viņi savādāk bez tā nevar. Un varbūt mums ir jāstrādā pie programmas, ja privātais nāk ar savu ieguldījumu, tā kā Igaunijā, tad mēs liekam pretī. Un nodrošinām, ka tiešām valsts ceļu būvētāji arī kaut kādu atbildi nāk pretī šim uzņēmējiem, kurš tajā teritorijā liek šo naudu. Un otrs, varbūt, kas vēl pietrūks tiešām arī, ko mēs laukos jūtam, šie resursi saucamie karjeri, ceļu būvs karjeri. Nu, arī viņi nav vairs ne pašvaldībās nekur, un līdz ar to ir tādi ļoti grūti. Varbūt tas ir jāpadomā, kad pašvaldībās arī būtu jāpaskatās par šiem karjeru resursiem, kad viņi būtu kaut kādā veidā ar savādāk kontrolējami un pieejamāk jāpataisa. Jā. Paldies par komentāru.
ejam kafijas pauzē, atgriežamies pēc 15 minūtēm.